Parasti nevienam nepatīk tie sliktie, pēdiņās sliktie cilvēki, tie, kur ir pakrituši, piemēram, alkoholiķi, narkomāni, prostitūtas un tā tālāk. Kā tautā saka, dzīves pabērni, cilvēki ar problēmām, ar kliedzošām problēmām. Bet ir kāda ziņa, ir kāda labā vēsts, vislabākā vēsts, ka Dievs mīl tevi, neskatoties uz to, ko tu sliktu esi izdarījis. Neskatoties uz tavām neveiksmēm un kļūdām. Ir tāda patiesība, Dievs mīl tevi, Dievs mīl cilvēku, bet viņš neieredz grēku, jo grēks cilvēku nogalina. Bībelē ir teikts, ka Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Cilvēkiem šodien uzspiež samierināties ar visa veida amoralitāti, ar netaisnībām, bet paralēli šim platajam ceļam iet šaurā taciņa, kura ved uz dzīvību, uz glābšanas klinti, kas ir Jēzus. Tāpat kā šai pasaulē ir tumsa un gaisma, tāpat Dievs mūsos ir ielicis šo te spēju pretoties, pretestību, neplūst pa straumi, nebūt par daļu no pelēkās masas, kura iziet uz kompromisiem. Dievs saka savā vārdā Jākaba vēstulē, ir viena recepte. Dievs saka, ka viņš ir vislabākais ēdiens un dzēriens. Jākaba vēstulē 4:7 ir teikts, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam un viņš bēgs no jums. Ebreju valodā sātans ir ar nozīmi pretinieks vai ienaidnieks. Grieķu valodā diabolus ir ar burtisku tiešu nozīmi apmelotājs, fantazētājs, neslavas nesējs vai apsūdzētājs. Sātans ir visu ienaidnieks, melis, slepkava, neslavas cēlājs, apsūdzētājs, īsāk, visa labā iznīcinātājs. Viņš valda pār pasauli, krāpjot un maldinot. Vēl viņam ir vārds Lucifers, kam ir nozīme spīdošs. Taču, kā jau arī tautas parunā ir teikts, ne viss ir zelts, kas spīd, un tā ir patiesība, ka patiesā gaisma ir Jēzus, un Dievs mums ir devis lūgšanu, kādā veidā mēs varam pretoties Sātanam un iet Dieva ceļu. Kas ir lūgšana? Ar lūgšanas palīdzību mēs varam sarunāties ar mūsu Dievu kā ar tēvu, kurš mūs mīl. Viņš mūs mīl un ilgojās, lai mums ar viņu ir attiecības, un viņš uz to mūs aicina, uz attiecībām. Iedomājieties, ka kādam tēvam dēls ir aizbraucis ekskursijā kaut kur tālu uz kādu citu pilsētu, un viņš jau vairākas dienas nav mājās, un tēvs ļoti gaida, viņa vecāki ļoti gaida savu bērnu, lai varētu viņu apmīļot, lai varētu būt viņam klāt ar savu klātbūtni un dot viņam dzīvē visu nepieciešamo. Tieši tāpat kā šis tēvs, kā šī ģimene, tieši tāpat arī Dievs ilgojas pēc mums, kā pēc saviem bērniem. Jā, un vēl tāds piemērs, piemēram, mēs varam iedomāties, ka mums visiem ir telefoni, patiesībā tas jau nav jāiedomājas, un jo mums ir šie telefoni, un mums pienāk zvani no draugiem, radiem, pienāk zvani no paziņām, no dažādiem cilvēkiem, un mēs vēlamies zināt, ko viņi mums teiks. Tāpat ir ar mūsu radītāju, viņš mums arī zvana, vismaz mēģina mūs sazvanīt, vai ne? Un viņš mūsos ieliek dažādus impulsus, ka mēs skaidri zinām, ka mums ir jātuvojas viņam, ka mums ir jāsaredz, ka mums ir jāsadzird,
to, ko viņš vēlas, ka viņš vēlas mūs mīlēt, viņš vēlās, ka mēs varam mainīties, un par spīti visiem vējiem, kas nes kaut ko sliktu mūsu dzīvēs, kas sola mums kaut ko sliktu, tikai pie Dieva ir mūsu pastāvēšana, tikai pie mūsu Dieva Tēva ir mūsu norimšana un miers. Tādēļ, dārgais klausītājs, aicinu tevi uz lūgšanu, it īpaši, ja tavā dzīvē ir kādas problēmas, un tu vēlies iegūt glābšanu, iegūt pestīšanu, ja tavā sirdī ir ilgas pēc Dieva, lūdzu, nāc lūgšanā kopā ar mani. Mīļais Dievs, es pateicos Tev par šo dienu. Es pateicos Tev par šo iespēju tuvoties Tev. Es pateicos, ka Tu mīli mani. No visas sirds es lūdzu piedod Dievs manus grēkus. Es lūdzu šķīstī mani, mazgā mani, dziedini mani, atbrīvo mani. Es vēlos sekot Tev. Es vēlos piederēt Tev. Es vēlos ikdienas staigāt Tavā mūžīgajā gaismā. Es lūdzu, Dievs, vadi mani savā brīvībā. Lūdzu, Dievs, ka Tu svētī mani ar savu svētību. Es pateicos par Tavu gaismu, es pateicos par Tavu žēlastību, Dievs. Es pateicos par uzklausīto lūgšanu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Es priecājos, ja tu no visas sirds esi lūdzis šo lūgšanu, un vēl jo vairāk, ja tu esi sajūtis Dieva klātnību un viņa tuvumu, un viņa dziedinošo spēku, un es iedrošinu tevi turpināt lūgties, turpināt uzticēties Dievam, un es iedrošinu tevi arī lasīt Bībeli, jauno derību, psalmus, veco derību, cik vien tas ir iespējams lasīt, un ikdienas meklēt vadību no Dieva, un es novēlu Dieva svētību tavā jaunajā ceļā.